Cisco 123. This is certified, bitch. Cisco 123. 1, 2, 3. Šodien pie mums ciemos Kārlis Iefiņš. Sveiks, paldies, ka uzaicināji. Kārlis Iefiņš, Ivars Vilde. Sveiki. Cisco 123. Ķipā, kāds uztais podkāstu, vecajiem kopā. Tad mēs pat aizīt katru epizodu. Cisco 123. Paliek liela un mēs tā kā Patreons, tā kā Amerikā pilnīgi kaut 100,000 Camptowns. Bet tev nevis 12, es aicinu tikai vienu viesos. Ķipā to vienu fujeku. Bet, teiksim, pats paņem visu kaut Patreon. Hunger and malnutrition are the number one health. Mēs esam tā kā kopā podkāstos. Puppy Active is a puppy-sized version of the class. Permanent co-host. Viens vienkārši paliek tagad viens paliek pa miljonāri, otrs tāds. Es arī ietēs. Mēs diskutējām epizodu sākumā par UTI. Cisco 123. Kas tāds īsti ir? Jā. Urinary tract infection. Man liekas, es nezinu, kas tāds īsti ir. Too often. Tas vajag vienkārši iztulkot, tu uzreiz sapratīsi. Bet kā tu dabūji? Man liekas, tu nedabūji kā infekcija, ka tev kaut kas iekoš. Tu vari apsaldēties, tā nav? Man šķiet, tas ir apsaldēšanās rezultātā radies, iekaisums. Piemēram, Cisco 123. Augstā jūrā vēl ir vējš. Kas būtu čalīm ķipa līdzīgs salīdzinājums? Ka... Es domāju, ka arī tieši tas pats varētu būt. Cincim kaut kādu? Bet man liekas, mums vieglāk, mums tagad viņš iet atpakaļ ķepnī, ka to ir augstā jūrā. Viņš iet uz negatīvo pusi. Tu neesi dzirdējis, ka arī vīrieši sasaldē savu urīnu, man? Es nezināju. Man šķiet tā varbūt, tā ir viena no vairākām kaut kādām, varbūt, prostatas problēmām vai kaut kas tāds. Bet kā tad visi kā viņi peldās visu augstā ūdenī, teiksim, man es visu gadu peldos. Tie ziemas ir ruņi tā saucamo. Kāpēc viņiem visiem nav? Jo tu kusties vai? Es nezinu, man liekas, ka droši vien, lai dabūtu tādu, tev vajag būt tā kā predisposed kaut kādā veidā. Kad tev sensim bija vairs cīns. Jā, vai kaut kas tev HIV vai kaut kas tāds. What the fuck? Vienkārši tā, ka tev vieglāk līp kaut kādas diseases. Bet vai tā infekcija, ķipa? Tā kā sapūs galvu, man liekas. Nav tā, ka tu staigā un tev sapūš galvu, kā un tev sāp galvu. Tas nav tas pats. Es to aizvien esmu atrisinājis, kāds notiek, jo liekas, ka tev nevajadzētu saslimt no vēja, piemēram. Tā kā es nesaprostu, kas, ja vien tev ausīs kaut kādas baktērijas, kā iepūš iekšā, bet tas noteikti nav tas. Vienkārši vējš augsts, man liekas, ir. Ka tu negaidītu augsts vienā vietā. Kad tev ķermenis cīnās pret kaut kādu augstumu, varbūt, un tad viņš ir more prone ielaist kaut kādas baktērijas, kas tev ir apkārt. Varbūt tā varētu būt. Tad viņš novājina, teiksim, vējš nevis sapūš man galvu, bet man novājina imūnsistēmu, jā. Un tad pēc tam kaut kāds mikrobus, ko es būtu ticis galā. Tagad esmu tā novājināts vēja, kad es netieku galā šo mazo, jā. Varbūt. Jā, es neko nezinošu. Kā man 3 gadus nezinu, kā cilvēks apaugstējās. Es neko nezinu. Galvenais, mēs, man liekas, par šo esam arī sprieduši, un toreiz mēs nezinājām, un mēs arī neesam noskaidrojuši. Mēs nekas nav mainījies. Mēs probably nekad neuzzināsim. Ļoti vieta, ka mūsdienās tāds nav ejams bibliotēka uzzinās vienkārši. Pasties telefonā, bet mēs neesam pastījušies. Man pat patīk bija šī, ka nezināt. Jā. Tas man attīst man radošo. Un daudz stilāk, ja teiks, mēs netīšām uzminēt, kā ir. Kas tad? Ka mēs netīšām šo tā filozofiju, ka mēs atklāt, kā īstenībā tāds, man liekas tāds, man attālīgās, un mums būtu beigās taisnība. Es vēlos to momentu sasniegt, kad tāds, fuck. Jā, es domāju, ka mums varētu kādreiz podkāstā būt tāds eureka moment, kad mēs abi esam diezgan stulbi, bet mēs esam uzņēmuši informāciju cauri laikam, un tad pēkšņi viņi kaut kā izpaužās, kaut kādā sintēzē starp mūsu sarunu, kā kaut kas ļoti gudrs, kas pierādīsies pēc 100 gadiem, un cilvēkiem būs tāds, jā, vai kaut ko izdomāt. Mēs ko izdomāt tagad, un pēc 100 gadiem tāda, šitie fujeki zināja kaut ko, ka tu no melanēm slims paliec vai kaut kas tāds. Kāda ir tavā prognoze par Latvijas iedzīvotāju skaitu pēc 100 gadiem? Man liekas, būs plus mīnus tāds pats. Kas tev tur notiek? Tu esi kaut kāda plauša infekcija, tev kaut kādas krēpes nāk valkā no tevis. Es nezinu, kāpēc, bet tieši, kad es ieslēdzu podkāstu, man sākās kaut kas tāds, tikko. Tu moši, ka dzīvāk valsts. Tā nebija.
Kas tad? Man šķiet, uztais, pat nezinot dziļāku balsi, tāds soļus būs šidāts un tev cits muskulis. Es runāju dziļākā balsī, jo man liekas, ka es runāju augstākā un tā kā krekos balss. Tas būtu ļoti embarrassing. Bet tagad man viss ir tīrs, beidzot. Man kāds pēdējos 3 podkāstus vienkārši ko vēmju ārā. Tas ir veselīgi. Jā. Tā viss. Jā, palicis labāk. Es tagad dabūju kaut kādu, man liekas, mini covid, un es pīpēju daudz cigaretes, un kopš tā man kaut mēnesis bija tā, ka man kaut balss krekot. Pat ilgākā mēnesis. Bet jau labāk. Es daudz sūkājuši tās islamos, jeb aizmukumu un kņudēšana kaklā tabletītes, kuras ir no šitā Islandes ķērpja. No Islāma valsts. Pirmā zāles, ka viņi uztaisīja tādu labu. No Islāma valsts. Man patīk, es redzēju, bija kaut kāds... tas čovaks, kurš brauc tur apkārt pa kaut kādiem Middle East, viņš bija Afganistānā vai ne, pie Talibana. Viņš bija pirmo reizi, un viņš bija chill tāds brits, blonds, kaut kāds Miles vai, ko zinu, kā viņu sauc. Un viņš pirmo reizi atbrauc, viņam bija tāds, jā, viss chill ir šiem cilvēkiem, viss nice. Un otrreiz viņš aizbrauc, viņu nolaupīja, un viņš tev bija sārā jau, kādu ilgu laiku. Bet tad iznāca kaut kāda bilde, kur tās, viņam viss chill, tā kā viņš tur jūtas labi, tā kā kaut kādā atvaļinājumā un everything. Bet tā kā cilvēki pasties, tā ir veca bilde, tas ir kāds viņš to neraksta or something. Viņi vienreiz nolaupīja Talibans. Jā. Un tad UK valdība, mēs tagad negošējām dabiem laukā, ko, mūsu diņi, kas tur pisās. Tad viņš atmauc pēc nolaupīšanas atpakaļ, un viņš aizmauc atkal. Viņi atkal nolaupīja, tad mums tagad pohuj, tu pats esi nahuj vainīgs. Mēs neko nedīlosim. Pilnīgi noteikti. Latvijai noteikti nebūtu tāda resursa nemaz. Es nezinu, mēs iet amerikāņos čaubļa, piedod, ka mēs apsmējam, ka jums dāja veselības aprūpi, tie mīmi, ka jūs rēst nesat amerikāņi, jūs vismaz stilīgi esat. Mums 2 fujaks nolaupīja palīdzēt. Tas ir vienīgais, bet ja tu esi amerikānis, tad, ja tev nolaup kaut kādā valstī pasaulē, tad tev vislielākā iespēja no visām valstīm, ka tev dabūs apakaļ, jo tev ļoti spēcīga valdība, plus un tāda, viņi gan šaujās, gan negošēja to, ka, pat tev vismaz dabūs. Ja, piemēram, tu teiksi, nolaup 6 fujaks, 2 amerikāņi, ko 4 viedi, un tad tos amerikāņus tagad dabū, ja viņi tādu labi, mēs jūs 2 atlaižam, tos viedas tās noespīs. Kāpēc amerikāņi tik mājās? Tā būtu jau man situācija. Tad jūs visi nošķirat tās labas pieņem. Bet, pusi palaiž. Tas, kāpēc? Tagad es jūtos bēdīgāks. Labāk būtu visi nošķirat. Kāpēc viņi tiek mājās? Es teicu, ISIS un Talibans, kā liekas, jau tāda old news bišķiņa. Man negribētos kā braukt pie Talibana ko tādu. Ir kaut kāda upcoming, kaut kāda new mercenaries, kur būtu kā exciting. Un arī Ziemeļkoreja, kaut kāda kind of old news. Es varētu būt Āfrikā, kur pie kāda ekscentriskā warlord. Pie kāda režīma, kur uztur Wagner Groove. Jā, ka viņi pelna no šahtām un pusi Wagneriem, pusi tam diktatoriem. Un viņiem kaut kādiem rebeliem pie tiem nolaupīja. Jāsaka, kas to nolaupa. Tev būtu jāzina vēsture. Ja tu nolaupa kaut čaļu, ko atbalsta Wagners, un es pats, vai teikt Krievs, jā. Es mīlu Krieviju, es biju Padomju Savienībā, bet ja nolaupa kaut citu, kam besīja Krievu, kaut čečeņi, tādi nacionālisti. Ja mūs vēl okupēja, tev tā kā jāzina, kā pielāgoties. Džeku, jūs man laupat, esmu jums komandāti, jau čili. Ir vēl kaut kas bez Wagner grupu un Franču leģionu, kas kā trešais lielais. Jā. Negribu Franču leģionā tāda sajūta, tā kā ir pārāk, tā kā, viņš gan ir labāks par Wagner grupu. Viņš ir labāks, bet tur, es nezinu, vai es tur gribētu iet, bet tas arī tur noziedznieki, varbūt kaut kas tāds. Viņi to jau nejautā, ko tā savu, tu nāc vienkārši pat bez pases vai ko viņi tādu. Ķipā loģiski, tu esi kaut ko sobuļa sīva nodošu skolokiem, mūsu momentiem bieži. Tagad tas Latvijas. Jā. Un Wagner grupas var pievienoties tikai tev vispār nav ko zaudēt. Tu bursi pievienoties kaut kādam, es nezinu. Tas varbūt stulbs vārds, bet viņš visu liekas kaut kāda tā kā evil, tā kā kāda orka or something, tā kā izskatās. Būtiski orka, jā. Viņi vizuāli, tas galvenais, Propapačiks nekā nahuj sauc. Prigožins. Gan viņš tās ausis, tā plikā galvas. Tajā video, ka viņš rādījis tev līķē, viņš izties tik insane, tā kā kaut kāds. Jā. Ja viņi būtu filmā tādā Went mad from rage, tā kā kāds tā kā evil. Viņš izties vienkārši tāds. Jā, ka vienkārši tas ļaundēks, kas James Bonda mēģina noķert. Tāda reta, kad ir. Viņš būtu filmā būtu fascinējoši. Filmā būtu tās, nav dzīvē, visi tik komiski tie cilvēki tāds. Viņš gan jau būtu normāls fujaks, ka bijušies aizminieki šis tās tāds. Viņš nebūtu kā trolls vizuāli tāds. Nē, viņš bija.
Viņš kā savijēbas sejas, ir noteikti kaut kāds fizionomijas eksperts varētu labi pateikt, jo viņam tā kā seja savijēb tad, kad tas ir viņa permanents, sejas izsaiks, tā kā, ko riktīgi dusmīgi, emocionāli dusmīgi. Viņam būs mājās stāvēt, bet tas milzīgais Vāgner āmurs, tā kā 3 metrīgs uzdāvināt, ko viņam uztaisīja, kas simbolizē to, ka viņš šaidīja galvas ar to āmuru. Kad vienkārši tos tāds komisks, ļauns cilvēks, ko viņam dāvinam, simbolizē to āmuru, ko viņš un viņa grupēm skalda galvas, tā kā Ukraiņiem un saviem, kas mūk tagad. Viņi tā dara, viņi skalda galvas ar āmuru? Nu, tas tagad Sledgehammer, ko video bija, kad es beigās neskatījos, bija viens video, ka viņi Ukraiņi šajā saskaldīja, un vienu kaut laikam Vāgner, kas ģibā atkāpās, un viņi negribēja pietās, man apnikt, man bailē, es gribu mājās, apgulēs, un ģibā izšķiedīja viņam galvai. Bet Klau, tas nav sliktākais veids, kā novērt, tas tā kā rīktīgi, jo es gribētu, ja man tā izdara, es gribētu, lai kāds arī nofilmē to, ģibā. Tu gribētu, lai nofilmē? Kā tev šeit galvu? Nē, es nezinu, tas būs tāds epic videos, man liekas. Tas būs slims veids, kā jau beigās, kad viņi tādu, bet mēs jau šaidīsim galvu, ja tu būsi pārbies tāds, davai, bet nofilmē, būs stili. Jā, ielikt story. Viņi to nesalauz uz beigām, jā, ielikt story. Ļauj pēdējo story ielikt cīdoši. Tad jā, viņi tāds, fuck, mēs viņu nostām, bet mēs viņu mentāli nesalauzām. Viņš nāk, kur teica, lai filmē šāds psiks, no tā fuck. Viņi uzsāsāt, bet es jūtos tagad sūdīgāk, tagad es neko, nav tas satisfaction. Nē, es vienkārši iedomājos, kā tur viss izšķīst uz visām pusēm, kaut kāda kotleta, ķipa. Jā. Crazy. Tas ir dīvaini, ka... Lively, kā jāapstāst, noteikti ir kāds tāds video. Es lasīju, bet bija jau spied... sick. Jā, jau spied link, lai skatītos tās, šitos nestīšos. Ieliksim descriptionā. Jā. Bet jā, ko ir tīpaši, kā ar vidū, kad bija Bahmutā, tad viņam stāv tā kā plakāt, pieskaries Vāgner tās, un kāpēc lai tu pietiek? Tu maksā kaut štuku 200 mēnesī, kaut aktīvā kara zonā, bez nekāds tagad. Nav pat tā, kaut 20 štukas mēnesīs, ja es izdzīvojos, būšu bagāts, tad es nezinu, bet arī neviens no Vāgner tur baigi negāja uz Krievijas armiju, cik es saprotu, viņiem pat labāk patīk tas. Tā ir tev komanda jaunā tāds. Šie ir mani puiši. Tie tev paceni, jā. Mēs vēl ķibā arī pret kaut kādu režīmu, jo tur paspējam tikai iedumpoties kopā. Mums tas kopējais history, ķib. Mēs esam šajā Prigrožina puiks. Jā, ja mēs kā tu jūties, ka tu čomiem tās, tev atnāk balsts tāds, mēs pīsam uz Maskavu, jūs tādu, let's go, un jūs jau tālu tik, vienkārši tu mauci mašīnu pa šosei, ieņem pilsētu vēl vien, kā to uzhaipojas tāds. Tas bļās tik dzīvos jūtos, Zebīs, kas pievienojas. Jā, viņi arī labi izskatās. Viņi izskatās pēc kaut kādiem dzērājiem. Nav kaut kā burtis. Citi, jā, viņi tagad sagūst tādu. Bet noteikti ir jābūt kaut kādam, es nezinu, Chinese. Vai tas varētu pievienoties kādam Chinese mercenary? Vienīgais baltais, jā, baltais spoks tu būtu viņam. White Ghost. Jā, es nezinu, ko es varētu darīt. Āfrikā viņam ķīnieši, lai no Āfrikā tu varētu kaut kādas misijas taisīt ķīniešiem Āfrikā. Jā, es varētu varbūt kaut ko reprezentēs, kā labi angliski iemācījos, kaut kādu akcentu, tādu, amerikāņu, bet tāds oficiālāk, kaut kādu seju, Kādam tur ķīniešu korporācijai, kas ir tur 10 meitas uzņēmums. Jā, ja būtu tev bataljonā štuk ķīniešu un viens tu, un viņi teiksim, tev vajag intervēt kaut kādu angli, tad viņi sūdīs tev, jo tu izsies līdzīgāks. Tev būtu viņi gudri tie ķīnieši. Jā, tā lozi, jā, strateģiski. Sūtam baltos poklaini, lai tas otrs baltais nesabīstās. Ar ķīniešu vien brīdi likās, Rīgā būs takeovers ķīniešu. Es atceros, parādījās kaut kādi tādi veikali lielie, arī, kur bija ķīniešu produkcija, bet viņi ir pazuduši. Man liekas, ka viņiem tomēr ķīniešiem līdz galam nepatika. Ķīnieši veik tagad ķīniešu ēdienu veikali vai kādu? Nē, tā kā kaut kādi, tā kā preces, drīzāk. Piemēram, bija padās vienības gatavs Maksimā, bija kaut kāds milzīgs, atceros, veikals ar ķīniešu precēm, tiešām lieliem plauktiem, kaut kāds senāk, bet viņi pazuda. Jā, ķīniešiem labāk patīk, ko viņi mācīs, kaut kādā Anglija gan jau. Nav viņam Francija patīk gan jau. Francija? Man liekas. Aziātiem vispār patīk, Parīžu tādu. Viņu liekas, tu tagad filmās kā 20. Viņu liekas, viņi kaut kādi romantiski? Jā. Ir tā slimība, kas jāpaņem, tagad oficiāli. Ko tu dabūji, tu aizmāc uz Parīzi, un tev liekas, ka būs tik skaisti, kā tu esi gaidījis. Jā, paņem tāda slimība. Jā, kad pēc tam, cik tu bēdīgs jūties. Ne slimība, bet kā oficiāls vārds tam, kad tas kā jūties, ka tu tos fakti nav tā, kā es domāju, tu esi nobasījies. Kur tev pēdējo reizi bija saka, tu aizbrauc, un tev ir tur vilšanās? Es teiktu, bija šī Liepāja. Es biju nesen Liepājā.
Un es nezināju, tu pilns krieviem. Tu ļoti daudz krieviem. Jā. Tu nav tā, jo pēc tam bija Pāvilostā, tur bija tāds nice, tāds vietējais ciems pie jūras, tā ļoti visādi, smaidīgi jauka. Tev traucēja krievi, viņi tev teica, ko latīši. Latīši. Gluži nē, bet, viņi tādi, būs viņi nav tādi, nezinu, kāds. Viņi tādi tikai zaslauka krievi, kas tur vienkārši. Jā. Tad, kas tur bija nahuj. Tev bija vietējie? Es nezinu, bet tas jau nav vienīgais, bet, Liepājam nelikās tik. Tev bija varbūt pārāk vējains tur. Viņiem ir kā piedzimst vējuši. To es gaidīju. Bija vismaz siltā dienā vai tādā? Nē, bija ķipa ok, bet moši tagad, man likās, Liepāja būs. Moši pēc kuldīgas tādas skaists pie jūras. Viņi bija tādi vienā un tāda pilsētā. Nebija tā, ka man nepatika, bet tāds. Nav tomēr kuldīga. Nav tomēr kuldīga. Tāda mid. Tad 5 no 10 pilsētā. Labi, 6 no 10. Jā, es nesen redzēju video, tas... Es vienmēr aizvinu viņu vārdu. Robbie Works, tas, kā es sauc viņu kanālu. Roberts Vītols. Viņš pats no Liepājas. Viņš sāk Liepājā savu braucienu. Tas bija instants video. Viņam vajadzēja noņemt vienu mašīnas detaļu katru reizi, kad pabrauc garām V60 laikam Volvo. Un viņi beigās brauc bez tā kā visām jebalu. Kas tas ir? Viņi brauc... Tas skaņa? Ko tas? Mazais erors. Pagaid, man nav nav viss kārtībā. Labi, davai. Viss kārtībā, jā. Jā, viņi ņēma nost, un viņi jau tā kā ātri diezgan viņiem pabrauc vairāk. Un, jā, viņi beigās brauc bez visām durvīm, bez ķipā... Tas nav... Tu vari tā braukt pa ielu? Man arī likās, ka tā nevar braukt. Viņi tajā riktīgi daudz... Es neatceros, vai viņi, laikam, bagāžnieku nē, bet, ķipā, visas stīklas ārā arī, ķipā... Spogulis, jeb stāns spoguļus. Tie gan vajadzīgi. Tu nevar ņemt stāns spoguļus. Man likās tos paļumam vajag. Un arī video title bija kaut kāds, vai mūs apturēs policija. Jā, jūs vajadzētu pist bez spoguļiem. Noņem brēmas nost. Nē, nevar tā. Rītošā daļa bija visa. Jā, bez spoguļa. Jā, vispēc video viņi vēl nebija saģērbušies atbilstoši. Laikam likās, ka nebūs augsts, braucis, sals, nereāli. Kad rādio vairs nedzird, jo nav durvis neviens. Pa nakti. Jā, ko tu vari teikt, mēģinot, es zinu, tas viss tāds nelegāli, bet mēs filmējam YouTube video. Tad čil, tad tev nav spoguļi un viena riepa vajadzīga. Ir liela iespēja, ka mēs, kaut kāds ceļu policists ir fans viņam, viņš tāds, es skatos, kaut kādā lunch break, ēdot, Jā, viņam moška. Policists ir tāds vidējs klausi, kam šīs liktos inšīgi. Jā. Mašīna lietas un policisti iet kopā, man liekas. Jā, viņš arī nav pārāk nelegāls. Viņš arī tur visu laiku pasako disclaimer. Piemēram, viņi izsita kaut kādas stīklus. Viņi tādi, galvenais vajag savākt, un lai neatstāja kaut kādu cūkūti uz ceļa, kad dara visu kaut kādas figņas. Tā viņš ko teica. Tā viņš saka. Viņš to pasaka pēc tam, tu vācam stīklus. Es nē, es pīstu. Tas bija, ko mēs liksim stīklu. Jā. Viņš teica, viņš visu laiku sauc to braucienu par... Tas bija vienīgais, kas man traucēja video. Ka viņš visu laiku to braucienu sauc par flexkursiju. Jā. Tā dziesma jau ir, jā. Ir tā dziesma, bet... Un tā nav ekskursija. Un tu neflekso, ka tev nav detaļas mašīna. Tas ir antifleks. Antifleks izbrauciens. Jā, un arī es vienkārši nesapratu, kāpēc viņš to vārdu lieto. Man katru reizi viņš tā kā iegriezās ausī. Šajā flexkursijā. Tā viņš teica. Bet kā vārds kopumā, tas, kas pirmais, es domāju, flexkursija. Tas ir labs vārds. Viņš ir skanīgs un labs. Viņš šeit kopā, jā. Jā, flexkursija. Bet man nav, es viņu nepielietoju. Man nav brīži bijuši. Es arī nevaru iedomāties, ka tu teiktu, mācam flexkursijā. Es jau nebraucu ekskursijās. Tu nebrauc flexkursijās. Nē, to ekskursija tikai manā galvā, tu skolājies, un jūs visi būsās učenēm aizved. Tā ir ekskursija. Pēc 18 tad nav ekskursija, tas tagad darba ceļojums vai kaut kas tāds. Bet kas var būt flexkursija? Man šeit varbūt kaut kāds busiņš, kurā ir tusiņš. Tas būs, jā, ka tu malas no ekskursijas mājās ir vakar puses, 2 šnām pudeles jūs ienesuši, jūs aizmugurē sēžat, buhājat un fingero kaut veceni, kas guļ, tu seksuāli uzmāsies savām klases biedriem, tev 15 gadi, tā ir flexkursija. Sexually assaulted. Kāpēc, ka JBL tumbiņā, loko. Jā, loko mauka. Uz tumbas gan. Skolotē viņi sākumā mēģināja tik galā, tagad viņi jau padosies, viņai zāja bāli, jūs nākuji pāli, ja baļauj tādu. Man vienalga, lai tu bļadāji, ko vēlās.
Bet jā, tā mēs kāpājam tikai, kas liekas jocīgi, tu kāpā šnābi. Skolas autobusā, ka jūs vedat no ekskursijas. Vienkārši pīši ņēmt, vienkārši apdzēs, ko kāpa laukā, ja nevis tās buļļaļas, man liekas, iedzēpt, vienkārši tā kā apdzēšos, tā kā ābis līdz pālī. Mēs tā nav. Man attēlēs. Jo tu vienkārši tu izkāpi, tev kaut 17, 16, tu izkāpi vienkārši, tu nevar paiet. Tu kaut 5 čomu izkāpi, ka nevar paiet, tā kā, visi pamani. Tev kā skolotāji būtu jābūt tās, es viņus pieskatīju, viņi atnāk mājās pie vecākajos. Es iedevu skolotāju savu bērnu, viņš atnāca pārpisies autobusā. Man liekas, jā, kaut tā Anglijā būtu tās, what the fuck, tā kā mēs ņemam nost kaut kādas, nezinu, vecākiem bērnus vai kaut ko izskata. Latvijā tāds, pa daudz viņiem. Loģiski, ka visi pistoši, bet. Latvijā es ļoti bieži dzirdu, ka man tas nav noticis tik bieži, tā kā kādās klasēs, kur esmu bijis. Bet, ka kaut kāda paziņa stāsta, ka viņam tiešām, un īpaši vairāk kādās reģionos, mazpilsētās, ka ir dzēruši skolotāji, tā kā kaut kāda vecāka, tur kaut kāda sporta skolotājs mēģina nolaist ar kaut kādu 10 klasnieces. Tas normāli. Tas ir pārāk bieži to sāk. Jā, mēs esam runājuši, bet, visi sporta skolotāji pīst savus studentus, jā. 80%. Varbūt ne cisti, 1, 2, 3 noteikti klausās vismaz viens sporta skolotājs. Jo man bija, es gan jau teicu, bet man paziņoja, kas mācījās atlētikā, kā to saka. Un tur viņas bija tagad 9 klasnieces, un tad viņam bija tas, man liekas, tas mūsu skolotājs jau vien, kad tu baigi čubinās. Tad tās bija baumas, un tik līdz kā viņi pabeidza vidusskolu, viņš 1 dienu vēlāk, viņi bija ieliek Facebook, mēs sākām tikties. Bet viņi jau sāka tikties, ka viņi bija kaut kādā 8. 9. klasē, un viņi apecējās uz tom sīkos tūlīt pēc skolas pabeigšanas. Bet visādi, viņš jau pisto to 1 9 klasnieks visādi. Tas ir tā jocīgi, bet nebija tāds what the fuck, mēs zvanām tas. Viņam auga. Tas sieviete man visu, tu meiteni nodiešat, viņam auga. Džeki man 36 gadi, viņa 16, viņa bija šļūka. Viņa zina ir kopā. Jā, es jautāju, skatījos, viņi apecējušies, viņam 2 sīkie. Vismaz viņš tagad... Viņi ir radījuši jaunu dzīvību. Jā, vismaz viņš nemedīja tālāk, nav tā, ka sūdīgāk būtu, ja viņš izšķirtos, ka viņai paliek 18, tas pārēc. Un viņi meklē nākamo. Es nesēju uz mūsu tālāk. Jā. Tas ir tā kā vecos laikos, kad tu izpisko tīģi meiteni, un to viņi liek apecēt. Liekas, kāpēc, bet, lai tu neplosies tālāk. Tu sāk plosīties, sabojāt labi apēc viņu un neliet tālāk pie viņiem. Tas no vienas puses. Viņš varbūt viņš gribēja viņu tā kā skolot, tā kā viņš gribēja viņu padarīt par savu sapņu sievu. Jā, make your own woman, ka viņa vēl nav. Tas sievieti kļūst, viņš uztais. Jā, viņš sākumā viņai deva kaut kādus tur, nezinu, uzdevumus pildīt, kaut ko tur vēl tāds trenēt. Jā, bija vēl tas fujas, kas laida, tas basketbols. Jā, tas bija. Viņš laida Starlink, viņš mīcās, visi skatās, visi redz, viņi iet 10. klasē tev sīva, tu vienkārši laida, nahuj Starlink, tev vējš pūš. Tas ir pīzies, tas čalis ir, bļā. Tas pārdzēries, tev nākamajā rītā pamosies. Es saku, es to nosapņoju. Jā, tas. Man pirmā doma tāds. Viņš pamosies, bļā, es apasos tāds. Kas vakar notika? Vai ko apkonojuši nedarīja tāds? Fuck. Nē, es biju sapnis. Bļaļ, es nebiju sapnis. Bļaļ, es laidu nākoju savu slēpeno mīlnieci, kas 10. klasē. Vai tas bija tas pats basketbola skolotājs? Tas slaidas, ne, tas bija ziņās. Viņš... Kaut kad vēl viens storijas? Nē, pirms kaut kādiem mēnešiem šis jau bija. Jā. Es vienkārši atcerējos. Tas ir, bļaļ, smieklīgi. Viņš pohilāja. Uz Tallinku vēl. Uz Tallinku, jā, kas tagad, flekskursijas kuģis. Tā ir, bļa, flekskursija. Tallinku kuģis uz Vīriju. Prāmī būs, laikams tāds ir. Tā ir flekskursija. Nevis būs tev aizved uz Kolksmu, kaut mūžu apskatīt, bet tu mauci prāmi tev. Jāsmaksā lielāk, fleksos tiem, kas netiec. Jā. Tu mauci flekskursiju uz citu zemi uz Vīriju. Tā ir flekskursija. Sameklējam visavai. Jā. Nē, tā nav. Es neredzu. Bet tā ir gan ekskursija. Tallinkā to nav nekāds flekskursija. Tu neflekso neko. Kā to jāsmaksā par biļeti? Ko tu dzīvās skaties kaut kādu loteriju? Kāds ir? Nē, ka mēs maucām 12. klasē. Mums piedāvāja, kas vēlas maukt. Un tad tu maksā biļeti kaut 25 lati vai kaut kas tāds. Un tu ieflekso uz tiem, kas es maucu. Un jūs daži, ja jūs no nabadzīgas ģimenes tāds nabadzīgs un netiecis, es fleksoju tev. Mana mamma samaksāja 20 lats par biļeti. Varbūt tādā gadījumā, jā. Bet iespējams, man vienkārši šis vārds nepatīk. Kaut kā man
Es nevaru iedomāties viņu. Tev sabojāja viņu to vārdu, jā. Varbūt, jā. Es tikai, ka tu biji mazs, tev lika ēst vīnogus, un tagad tu viņus besīji. Jā, Roberts Vīdols pārāk daudz reizes pateicis to vārdu. Viņš to pārēja vīnogām, jā. Viņš tikai iespiedās, ka ir slikti asociācija. Ja viņš iespiedies, tad nevar neko iesākt. Tad nevar sameklēt scenāriju, to besīts vārds. Jā. Ne, vienkārši arī flexot ir smieklīgs vārds kopumā. Nu, tāds tā kā, es nezinu. Pirms bija Flexfestā, un man liekas smieklīgi tas nosaukums. Jā, tas bija Flexfestā. Jā. Tad tu iedomājies, ka visi flexo kaut ko. Jā, flex, kā tu flexo, ka tu lieliesi kaut ko. Tā laikam kā lieliešanās. Jā, tas nav. Jā. Lielīties vispār, kad tu lielies. Pasies, cik man apau kādi jauni. Pasies, cik man es lielos. Ir tāds cilvēku tips, kas neapzināti lielās. Tas ir tik smieklīgi, ka pieaudzis cilvēks lielās kaut ko. Tas ir muļķīgi. Lielīties ir kaut kāda lieta. Bet dažreiz vajag varbūt kaut ko palielīties. Bet varbūt ne par fiziskām lietām, varbūt sasniegumu. Tad tu esi Twitter cilvēks, ka tagad Natālija Knīpaša tāda. Es nespēju nocēt, ka es biju tajā mītīgā, man teica, to ģeniālākā, ko esmu satikusi. Tā ir tagad lielīšanās. Viņi ir tvītojuši pēc tā, es neesmu redzējis. Pēc man incidenta. Es neesmu redzējis tā. Man liekas, es nezinu. Viņi jau ir spožu karjeru kaut kā tajā, ko viņi. Viņi būs kaut kādi diplomāti, jā. Noteikti, jā. Bet, man liekas, tas ir viegli, ka tu, jā, ka viņi tvītoja, un tas viņu bišķi apsmēja, kad viņi izdzēja savu kontu, un viņiem tu uztais maz mental breakdown, ja tu apsmēji kādu tvītoju tāds, es aizmirstu, ka tas ir īsts cilvēks. Nē, kopumā, ja tu flexo, tev jābūt gatavam uzņemt kaut kādu, tev jābūt gatavam uzņemt kritiku, piemēram, ja tu esi kaut kāds 6ix9ine vai ne, tu flexo, tev būs hate komentāri, bet tev jātiek to galā. Jā, ja tu vari flexot, bet tev jāpieņem, ka citiem tas liksies, un pat citiem tas nepatiks. Jo viņam nepatīk, ka tu flexos viņiem, ka es jūtos mazāk, bet citiem nepatiks pat tu flexo kaut ko, kas man ir, teiksim. Bet man tas nobeidz cringe, ko flexot. Tad tu jābūt gatavam, ka tev apsmies. Es novēlu, ka tev kādreiz būs kaut kāda flex fāze, varbūt iespējams. Tagad es tādu šilgāju, varbūt 40 gadiem tev būs kaut kāds pēkšņais vai ne. Man 50 gados, kad ja nekas dzīvē nesnāks. Man bija bijis un cīs, tas bija liels podcasts. Es īstenībā biju pirmais, kas aizsāka. Pirmais, kas pateica joku par čigāniem Latvijā. Pirmais čigāņu joks, pirmais indiešu joks. Jā. Tad tas ir visbēdījāk, kad veci cilvēki flexo par kaut kādu pirms 29 gadiem sasniegumu, kas bija tāds vidējs. Tas viss, kas viņiem palīdz, ka es biju īstenībā tajā laikā tas un tas tāds. Bet tev 65 tagad. Tev vajadzēja būt citām. Jā, patīk, kad ir vecu cilvēku game ir būt tādiem mysterious bišķiņi. Un kad viņam, piemēram, manam opim, viņš nekad nesās ko randomā, bet, piemēram, uzzina kaut kādu jaunu lietu, ko viņš ir kaut kādā brīdī darījis 20 gadus. Viņš jau atzīstas Afganistānas kara noziegumos tās. Es jau sasakās tos 6 fujiks nošauju. Ko viņš jau pateica tādu? Es uzstāstīju par Bosniju, kā es biju Bosnijā. Šaus ērbis, tas bija. Tu esi vēl foršāks. Viens radnieks bija Bosnijā. Jā? Kurā pusē? Man liekas, ka viņš bija caur Latvijas armiju, un viņš bija, UN. Tas bija pēc tā kā gan jau. Nu, tas bija tas, kas nobeidz to visu, to konfliktu. Tas bija 90. vai? Jā, tie bija, man liekas, late 90s. Kad bija tas Bosnijas, ka viņi tur genocīdu? Bosnijas servis, tas Balkāns. Tas bija 90. 98, 4. Man liekas, ka 90. vīdes tur bija kaut konflikts. Bet Latvija jau nebija NATO. Mēs jau it kā tur nebijām tā laikā. Viņš bija sērbi, nahuj separātīs. Viņš tā saka tagad, ka mēs esam NATO. Ne, viņš definitīvi bija. Nē, Latvija iestājās 4. gadā. Nu, pilnīgi noteikti, jā. Un Bosnija bija pirms tam bijusi. Jā. Mošiem pēc tam kaut kāds mazais konflikts vai kas. Nē, tas bija. Pirms gada moška viņš bija. Man ir jāapstāsta. Man liekas, ka viņš varbūt bija jāpēc tam, ja tas ir no 92. līdz 95. gadam. Jā, bet es atceros, ka viņš tur ir bijis. Varbūt viņš tur bija pēc tam, varbūt tad. Jāuzprasa viņam. Pajautāj. Jā. Jā, viņš izšķirs, viņš ko buhāt. Tad viņš bija separātīts, kas nogalināja cilvēks. Viņš bija arī cietuma apsargs. Tas inčīgs radnieks. Tas ops tev vai kā? Nē, tas tā kā otrās pagābs tēvots. Kas jau bija otrās pagābs tēvots? Tēvots, ķipā,
Viņš sanāk, laikam, mammas... Pusbrālim kaut kas. Mammas, kaut kāds brālēns, otrais pakāps brālēns, kaut kas tāds. Es pat nezinu, kas tas... Moši man ir kaut kāds otrais pakāps kaut kas. Ko es nezinu. Tev varbūt vajag iepazīties. Tev vajag tekstot piemēram, Facebookā. Parunāt ar radiniekiem, jo tomēr viņi ir tavs ģenētiskais loks. Es varu sameklēt visus radinieks, kas man saistīts, un mēģināt koļīt viņus. Mēs esam radinieki, smieklīgi, un ne tas. Mēģināt nokoļīt visu, kas tavs asins. Aizliegtais auglis. Aizliegtais auglis. Kaut kādā ķīpā family meetingā lielās aiziemies tur kaut kāds. Tos mums aizliegtais auglis. Jā, man ir tik seksīgi. Bija family meetingā. Piepisties un mēģināt koļīt. Kas ir kaut labāk? Ko visibly flirtē, visu acis priekšā. Ko labāk uz tālņu klājas, tad 10 klasnieks, kam tu māc basketbolu spēlēt, vai visibly koļītos ģimenes sanāksmē? Jā. Māsicē, teiksim. Māsicē? Jā. Jo otrais pakāpes māsas gan viņi tik tālu, ka... ja būtu otrās, tad būtu easy. Nē, tieši māsas, tagad tavs mammas māsas meita. Jā, es kaut kāds tagad tev vēlns iedot kaut kāds 2 izvēles. Jā. Tas ir ļoti grūts. Es nezinu. Es tiešām nezinu. Ja ne tev kaut kas slikts notikt. Kas, piemēram? Abas lietas tad notikt. Ok, es nezvēlos vienu. Tad abas divas. Jā, es būtu, ja man sazāļot, un man būtu abas tās lietas. Jā. Ar 10 klasnieci māsīs. Jā. Bļoļ, visibly koļīties 10 klasnieci. Un man nāk 3-1. Es vienkārši nošautu. Tu jau zini, Kārlis, izdzers pāris vīnu glāzītes. Jā, kaut cigaretes dot, ja pīpēt. Viņi nepīpēt, ka viņš mēģina mācīt, ja pīpēt. Jā, tu esi tik pieaugusi. Tad ir labs, citi sākumā klepā no cigām, tu labi sanāk. Tu esi tāda emotionally mature, ja tāda. Tu esi vismaz tagad 2 piedzīvīgas sievietes mentāli. Piedāvāt ripu viņai. Ieberot šo aimniņš. Kā family meetingā ielikt ripu tā kā kādā lielajā sulā. Iedod visiem LSD. Bet varētu būt tā kā actually labs experience most likely. Nē, LSD, obviously, nē, bet teiksim bišku ripu. Ne tikai bišku, tā kā MDMA or something. Visiem. Tagad bišķīt kokaīns. Tas Joe Rogan vibe. Bišķīt koks, tad tas nebūtu tik slikti. Koks nebūtu labs, jo daudziem tā kā virs 45 gadiem sirds problēmas. Tā kā varētu kādam būt tā kā auss sviedri. Jā, bet zināt, pēc pusstundas visiem beigtos vibes, tas kaut ko gribās, jo nesaprot, ko atļauj. Tas pēc pusstundas uzstājas. Jūs gan jau pamanījāt, ka jūs jutāties ļoti interesanti pēdējā pusstundā. Uzstājas kaut kā kases, tā kā kasās. Tas jau es nezinu, vai kasās, tas jau nav kaut kāds crack, ka tev kukaiņi zem ādas. No koka tā nebūtu viens maz koka devās, bet man kukaiņi atpakaļ. Viņi zem ādas atkal. Normāli izšādi ripu kaut kādā ģimenes punčā. Mīts tur sāk stāstīt kaut kāds jauns stories, tāds... Viss tāds smējās, jau lighthearted. Zinām, tu baigs apšķirs, negribu, lai family meetingā cilvēku trint jau žokļus vai ko tādu. Mīt, jau... Izņem savas protēzes, smagans rīvē vien pret otru vienkārši. Viņi izņem laukā tos zobus un ar rokām tā kā viens plaukstā, otrā plaukstā vienkārši berzē šitā. Jūsā. Moši uztaisim pīpu. Sister 123. Viens, divi. Jūs nezināt, kāda ballīte tikko bija šeit. Es pakluso nofilmēju, ka es nāk no tolīdz vienkārši ar milzīgu ballīti noteikti. Jaunieci dzīvo. Kas tad? Kad jaunieci dzīvo vai? Jā, man vajag, es domāju, man varētu noderēt kaut kādas violetās gaismas, varbūt kaut kas tāds. Tagad tās tiktu gaismas, jā. Es nezinu, tā kā kaut kāds narkomāns dzīvo. Tagad narkomāns, tagad traphouse, jā.
Jā. Varētu vēl sākt pīvēt cigaretes varbūt iekšā un lai viss ir benčīgi un smagi. Un tad aicināt viesos. Jā, tas autentiskais experience. Bet tad varētu tikai sketchy viesus aicināt. Bet pīpēt iekšā tā ir man, es zinu, tā nevar. Un to tā kā, ja pieslūdz dzīvoklis pēc cīgām, es man maksprētīgi. Bet es mīlu pīpēt iekšāpās. Jebkur, kur es esmu iekšāpās, un kāds pīpēt cīgi, pat ja man negribas tās. Pieredze. Jā, ja laukā es neiešu pīpēt. Bet šeit, ja mēs pīpēt, tas pīsacīgi, kaut kas tāds. Bet ir čoma dzīvokļos pīpēt. Bija viens čoms, kas pīpēt cīgas, viņš dzīvoja viens, pohli vai pīpēt iekšā. Man ļoti patika. Tu šādāk pie manis šās, tu vai pīpēt pie tās iekšā, tu nojūdzies. Nē, es mīlu piecokot cits dzīvokļus. Bet man nepatīk tās konsekvences, ka tomēr smird pēc tam ļoti ilgi. Vismaz 20 minūtes. Tas ir kāds dzīvoklis, jo te to daudz, ko viņam iesūkties. Man bija Matijas ielā, tā kā bēniņi. Jā. Vai tagad tev vecais dzīvoklis, tev bēniņos, ja tev koks vienkārši, tev nav tur tāpēc. Tajās baigi neiesūc. Tev liels plašs un tev īsti neiesūc. Tur tas bija vispār jumta dzīvoklis, un tas jābās pusēs, un bija ātri. Caurējuši, izpūt cauri. Bet, es pirms pāris dienām kaut kā vēl braucu mājās, kaut kādās 3, un es vienkārši braucu, un bija tā kā, brīvs ceļš, nebija neviena mašīna pa Čaku ielu. Un sagribējās uzpīvēt cīgu. Tas kā, garš weekends ir bijis. Un tas bija ļoti patīkami. Ķipa minotais velosipēdu vai kā? Nē, ar mašīnu. Mašīnu. Es nezinu šo sajūtu. Es neesmu bijis, pie stūres. Uz to es gaidīju, ja es dabūšu savas tiesības. Es vienkārši nāku pīpēt cīgiņu pie stūres. Un es braucu un pāri tiltam vēl. Tā kā vēl bija palikusi visu cīgu. Un tas bija labi sajūta. Ja vienīgais ir kaut ogli ielikt un ne kaut kur. Nē, taču es jau nevaru ciet logiem. Ja bet tev bija ciet logi? Nē, man bija vaļā logi, es vienkārši tā kā, izsit ārā. Bet vai tu nevar vējš iebūst tev bļacā bolā? Ogli? Nezinu, tā nebija tāds vējš. Bija tāds vibes, ka nenotiks. Tu pat neiedomājies tāds scenārijas. Es vienkārši uzsvēršu. Nē, ja tu jūti tāds, viss būs chill. Jā, tas varēja just. Jo tu jūti cilvēks, it kā mošs nevajadzēja, bet ja tu jūtas, tad būs chill. Pilnīgi man neienāca prātā, ko nevajadzētu. Man tas kāpēc, lai es to nevarētu izdarīt savā Audi. Jā. Tas ir nice. Mums gan es nebija epizode šodien, jo es nosnaudos pa ilgi. Es vienkārši atlūzu un pamodos. Bet man smadzenes pamodināja uz podcastu, jo es pamodos bez 10:08. Un man bija vienkārši kaut kāds sāpens, ka man mamma piedzemdēja melnu bērnu. Man smadzenes jau uzsūdīja kaut ko tādu, ja to jāmostās. Es jau sapņos, kas te nahuj noteikti. Nahuj man mamma dzemdēja melnu bērnu. Kas pa bezsakām, es pamodos un tas sirds sāks īsties. Tagad Tonijs Soprano, ka viņš to Uncle Ben tajā epizodē pamanīja, ka stāv vienkārši. Tu sākās panikas laika un tu pamosties tāds labi. Man bija jāmostās, man dabiski piecās ķermenis. Tu kaut ko kavējies, to sūtīšu. Tavs lielākās bailes. Tu māte piedzemdēja melnu bērnu un neskriens. Tas maldais pusbrālītis. Jā. Bet man šlikās tāds mīšs. Es nebiju baigi dusmīgs, man vienkārši tāds. Viņam jau bija vārds vai? Viņš tikko piedzima. Jā. Kas bija tas, kas bija leading up to that, vai to neatceries vairs? Bet dīvainākais, ka tas bija tā kā, man mamma sēns, mēs uztaisījām vēl vienu sīko, bet viņš melns ir. Jā. Man tā saunījā loģiski tā ir būt. Sick mind. Es neiedomājos, ka nevar būt maniem vecākiem melns sīkais. Ja piedzims melns, kaut kas noticis. Jā. Viens no viņiem. Nezinu, kurš. Bieži no rīta puses ir tādi threatening sapņi. Snaudās bieži vien tā dīvaini varbūt. Naktī tā, bet ja tu dīvaši kaut 4 stundu nēps, kas tās ilgais nēps. Tad tu vienkārši kaut kāds bezskars sākās. Dažreiz ir kaut kāds crazy scenārijs, bet parasti pēc tiem mazajiem kādiem nepiem man nav kaut kāda baigā emocionāla reakcija par to. Man tas notika, es savu pieņemt. Jā. Tas man visu laiku. Man nekad nav sapnis bijis ilgāk manās domās, kā 10 minūtes. Šis bija inšīgi tāds. Īsmā tā kā liek padomāt par kaut ko, un tāds, labi, viss beidzas. Jāpieraks, varbūt tādā sapņu dienas grāmatiņā, un varbūt tur izveidosies kaut kāds coherent plāt, kāds īstenībā ir tāds puzles gabaliņš kaut kam lielākam. Man tur vienkārši atkrituma apziņa. Man tur nekas normāls nav. Es tikai gāžos no lidmašīnām, un es skatos, kā man māte zemdē melns. Nav nekas tāds, šis ko. Vienkārši, ka mīskas, kas jau stāv galvā, tos madzeni tā kā dalīto. Tur nav nekas loģisks, man liekas. Nav jēgas paskatīties. Jā, bieži liekas kā miskas.
kādas domas stulbas, tā kā negatīvā frekvencē arī bieži vien, tā kā tu viņus kā izmet miskastē. Tu viņam tā kā tiec pāri, Jā, šis izdzēsas. Šis man nav jāsadzēšu laukā šo atmiņu. Ka mums gadās, teiksim, šādu pauzi, ka mēs sēžam 15 sekundes. Tu viņus beigās dzēs laukā vai atstāji? Man jāpaturās. Ja no vienas puses smieklīgi būtu atstāt, ka es sēžu pus minūtās, nekas nav. Tas bija, kas notika. Nē, es skatījos, bija tas Aiden Ross, Andrew Tate, Jake Paul streams. Un tur bija vairāk tādu brīžu, tāds tā kā, ka viss paredzēt, ka nav līdz galam vibes, bet ne vienkārši, tur tas vibes bija tāds, ka, Aiden Ross kaut kāds, tāds bišķi tā kā soigāja, viņš tur kaut kā tā kā sēž uz krēsla dažādās pozīcijās, kaut kā trīnās, tā kā runā tāds, tu jau esi labāks, stiprāks man. Ko šīs 3 lielās galvas diskutē, kāpēc viņi savācās kopā? Vienkārši Aiden bija streams ar Andrew Tate, un tur pievienojas, tur otra viesa bija Adam 22 un Linda Plug ar savu neseno skandālu. Un, tur bija Jake Paul. Un Jake Paul bija tāds vibes, tā kā Andrew Tate, ka viņš viņu respektē. Kā tas teica, viņu respektē? Jā, viņam bija tāds, viņi abi tādi uzspēlēja, tā kā alfa vibe. Jā, 2 alfa tevi, nāko vienā streamā. Jā, viņi tādi 2 slavas. 2 slavas, jā. Viņi tādi friendly. Andrew Tate vispār tajā visā streamā bija tāds tā kā, ļoti friendly pret tiem cilvēkiem. Viņš tāds tā kā... viņš jau tāds Ādamam tāds, es tev neģudžoju, tāds tā kā tas nav man lieta, bet tā kā nav nekas personīgi tev. Un arī Jake Paul, viņš tāds, jā, es ar tevi tur gribētu kaut kolēbot, atbrauc uz Rumāniju, apcimam cietumā, atnesis cietumā cīgiņas. Viņam ir house arrest jau kāds vairākus mēnešus. Un Jake Pauls tāds, jā, mums tur vajag fightu arī kopā un savu. Un, piemēram, tā kā viņi abi citādāk izrāda to savu tā kā alfa līmeni, un Jake Paul, piemēram, tā kā randomā smējās par Aiden Ross, ka viņš tā kā kaut kāds twistīgs absurds, Aiden Ross stāstīs tās, kā viņš, viņa kaut kāds onkulis, on crack, viņam iedūra randomā, ka viņš gulēja. Un Jake Paul kā nekontrolējams smējās. Nekontrolējams smējās. Un kinda likās intervijas laikā tā kā Jake Paul ir more alpha par Andrew Tate. Jebal. Jo manuprāt, Jake Paul tiešām ir psihopāts. Viņš ir pilnīgi psihopāts. Andrew Tate literally sakrīgāks par viņu. Viņiem abiem ir kā tā saucamās antisociālās tieksmes bija šī tendence. Un Andrew Tate savā parastajā elementā cigārs. Viss klasiski noteikti, visu laiku cigāru maudz. Un, runāja par kā fighting, kā Andrew Tate respektē, ka Jake Paul fighto. Viņš jau mēģina būt jauks, jo viņš jau dabūt kaut ko no viņa. Tev milzīgi, tev daudz naudas un liela fanabāze, veicis tev cienu. Dealmaker. Piemēram, Logan Paul pavisam labi izgāja. Viņam tas Prime Energy drink, un viņš ir milzīgs. Viņš kopā ar KSI. Esot allegedly worth billions. Es nezinu, bet man jūs abi vienādi izskatās. Es nekad nevaru pateikt. Viņš ir bišķi tā kā tievāk sajēgies Jake Paul. Tas bišķi jaunāks viņš izstās. Man ļoti ilgi likās, ka tas viens fujaks, kas tā kā cīnās ar Mayweather, palaiž šidosos, kā to laiku tam visam ir. Bet tie 2 fujaki, tas laikam loģiskāk. Man citiem liekas, tas šis čalis tāds, ko es skatos, jo viņš daudz ko sasniedz. Viņam biznesa cīņa, bet tas tie 2 cilvēki. Tas ir dubultā, viņi dubulto effortu savu. Viņš ir to dviņu brālis. Kā tas nes ietekmē? Viņš nav dviņu brālis, viņš man liekas ir jaunāks. Viņi izstās vienādi. Viņi neizstās vienādi. Viņš ir jaunāks, bet varbūt maldos. Bet man šķiet tiešām viņš man liekas dviņi. Viņi bija, laikam, Disney zvaigznes, bet es neatceros gluži nevienu šovu, kur viņi bijuši. Jā, es neesmu skatījies to Nickelodeon. Es skaties Disney Channel. Man liekas, man nebija tāds teidu, ka man bija Cartoon. Kas man bija? Kaut ko es skatījos. LTV es nezinu. Pirmo Rīgu. Vienu multeni dienā gāja. Man bija Disney Channel un Disney XD. Un Disney XD bija tādiem tā kā, I guess, preteens, tā kā, kaut kāda bišķi tā kā comedy plās, kaut kāda Zack and Cody, Sweet Life, gan jau zini.
Es zinu, ka tas pastāv, bet es neesmu viens no šiem. Man nebija ne šis, un man Cartoon Network nebija, man bija Opium Cartoon Network. Kas bija tavs favorīts, ko skatīties? Multens, es nezinu. Bet ne multens, pat kaut kāds, kā live action. Kas ir live action? Mēs esam runājuši. Kas ir live action? Nu, ģibā, ar kameru filmēts. Bija Full House, tas man patika. Jā. Pilna māja. Tev bija tas ģimenes vibes, tā kā, ka viss beigās būs. Nē, vienkārši tas viss, kas bija teļa, kā 4 kanāli, ja buvo Full House tagad, tā ir kaut kāda komēdija. Nu, jo tad nebija internets, mums bija kaut 5 kanāli, bet nu visiem bija 5 kanāli. Tad tev nebija baigi ko skatīties. Tik daudz neskatījās. Tāds kvalitatīvs. Jā. Nu, ja to 10 gadi viņš ir labs, jā, viņš ir normāls. Viņš ir vienu labs. Es kaut redzēju pa virtuvē, televizorā un man patika. Man patīk plotlines, es arī ko pasmējos bišķiņ. Bija kāds bērns izdarīja ko smieklīgi pieaugušiem. Viņam bija māsas Olsens. Jā. Bet viņas varēja klaimot klaut. Viņas, jo tas bija maziņš, tā kā, nu, es tā kā Full House skatījos, man nebija cita kanāla tāds, šos māsas Olsens, gan jau būs tā kā lielākais zvaigznes, kāds ir bijuši šo ķipā. Vienīgais šovs, ko es skatos, viņas tā kā zvaigznes tajā šovā. Viņa bija tā kā bēbi, no 2 dienu vecuma viņas jau filmējās. Bet viņas beigās pēc tam neko baigi nefilmēs. Man viņas arī tā kā galvā likās lielākas nekā viņas bija. Bet viņas toreiz arī bija nereāli populāras. Bija Olsen Craze. Kaut kas bija viņam, jā. Bet viņas tādas jocīgi izaugumas izstāstā vizuāli. Kaut kas interesants viņam. Viņas viena kļuva par modeli. Viņas ļoti tievs. Jā, tas tā kā slimīgi bija šī izstāsts, ka viņas izaugas. Slimīgi? Jā. Kaut kā it. Vai tu skatījies kaut kādas filmas, piemēram, kur māsas Olsens bija Itālijā, piemēram? Tur bija kaut kādi 2 čaļi, piemēram, braukāt. Vienīgais, ko zinu, bija klips, ka viņas iemet kaut kādā melna bombas, viņa kaut kādā filmā Fried Chicken, to te bombu. Tas tā kā gifs vai kas ir. Jā. Tas vienīgais bez Full House, ko viņas esmu liekas manījis. Ar vistu? Tas bija tikai speciāli rasistiski. Nē, bet tā kā, nu, mošk, es nezinu. Bet ja tu ķūpa kaut kāds melnas bombas spēlē ģitāri, un ja viņi saka tās, mums patīk, mums nav naudas, mēs veidojam Fried Chicken bombu. Ja, bet tagad tu nevari tā. Tad bija mošk, pat tāds vienkārši viņas iemet ēdienu. Tā bija sakritība vienkārši. Tā bija mošk, tā bija sakritība, jā. Tagad taču īstenībā tāds vienkārši tev iemet Fried Chicken ēdienu. Tas mazais komedijas skati. Jā, viņi vēl arī šie džeki, par ko mēs iepriekš runājām, viņi arī tādi daudz tika pieminēts vārds canceling. Viņi ķipa tādi, nu, kas ir pēdējais, par ko tevi canceloja tādā garā? Nu, Andrew, tev cancelos tūlīt cietumā. Tas ir lielais cancels, tā saucamais, ka tev cancelo valdība. Tev cancelo no sabiedrības, jā. Nevis no savas, bet tā kā, nē, tu vispār nevar būt. Neko mums tūmā, tu uz tajā mājā. Tu nenāks tūmā mūsu saimē. Tev jāpaliek šajā nākamā mājā 10 gadus. Jā, Aiden Ross teica, un cancelēja, viņš teica par to, ka ir tikai 2 dzimumi. Wow, cik oriģināli. Kā tu domā, Kārl, cik dzimumi ir? Pak viņš teica, ka viņi cancelēja tajā streamā, ko vienlaicīgi skaties, viņam kaut kāds 100,000 cilvēku, ne? Es nezinu, viņi jau cancelēja kaut kādā Twitterī, es pieņemu, kaut kādā tweeti, varbūt. Tas viss ir irrelevant, pilnīgi. Tā jau nav. Tas pilnīgi vienalga. Bet nu kopumā tāds, man cancelēja tāds, nu, bļēt, tos lielākajā streamā, kas notiek. Tu neesi atcelts, tev skatās viss tagad. Nē, bet viņu, man šeit Twitch kaut ko vērsās pret viņu. Man liekas, ka viņam bija kaut kāds koncepts. Tiesēja to, ka viņš pat nezinu. Jā, viņiem jau ir tāds policy. Nu, es nezinu, ko viņš izdarīja. Nevar noteikti Twitchā rādīt kaut kādu Hitlera salūtu. Jā, vai filmu skatīties. Tīpā šodien es live streamošu. Jā, es skatīšos Iron Man. Visas Batman filmas, jā. Tad nē. Man canceloja, jo es skatījos Batman visas 6 daļas, un es pateicu, ka 2 dzimumi pa vidu un tāds. Nē, ja tu filmu skaties. Klausījos kādu Drake, ķip. Tu nevar mūziku klausīties? Tīpā copyright, tad mūziku nevar? Es nezinu. Iespējams jau, ka var. Bet tas ir debils likums. Bet, piemēram, YouTube'ā vienmēr bijušas problēmas, ka tu nevari tā īsti ielikt dziesmu. Teorētiski tev vajadzētu, man liekas, varētu pēc kodiem likumiem, bet tev ir grūti tikt tev vai kādu advokātu ņemt. Jā, viņš man saka, ka daudz sūdzēs, ka no sākuma, ja mūzikas kompānija pasūdzās, un viņi tev automātiski atņem to naudu un bloķē, un tad tev jāpārsūdza. Tad vienkārši mūzikas kompānijas vienkārši to piepisos, un tev
To pēc tam jāpisās, to vieglāk būs vienkārši nelikt, jo tu automātiski sāc kā zaudētājs. Man nav jāpierāda, ka tu pat lika man mūziku. Viņa automātiski bloķēts. Un tev 3 tādu un tev bano, un tev tas notifāk. Es to ātri iemācījos, kad es ieliku to savu pirmo, es ieliku Pokemon klipus, uztaisīju šo stop motion video ar Pokemon fiškām. YouTube'ā? Tur saliekās. Jā, kodā. Cik tev bija gadi? Es biju maziņš. Es neatceros, cik man bija gadi, bet es biju man šeit kādā 2008. vai 2009. gadā. Kā? Cik tas sanāk? 10? Tu biji 10 gados YouTube konts? Man bija ļoti agri, man kādā 2007. gadā parādīja māsītes, kaut kādus, tur bija kaut jautrie dzīvnieki, un tad arī tos pirmos, smieklīgos video, kaut kāds. Fails. Kaut tur stickmēni bija. Fat people falling. Pat ne tādi, bet tā kā kaut kādi pirmie tā kā viral videos, tādi, ko sūtīt. Kas tev bija tajā pogu video? Tev bija mūzika kaut kāda? Jā, man šķiet, ka es ieliku vienkārši Pokemon theme song. Vai īstenībā varbūt tas pat bija vēlāk, kaut kādā 2009. gadā vai 10. pat, man liekas, tik agres neliku video. Jo tad arī tikai iestājās tas copyrights. Piemēram, senāk varēja likt. Es atceros tam, Anthony Fantano, viņš kaut kad, savās pirmsākumos lika, dziesmas kaut kāds, tā kā samples un tā garā, un man šeit viņam visu izņēma ārā. Tas kaut gada. Kaut tas lielais crackdown. Tas tāds maziņš šeit YouTube history. YouTube, jā. Tagad papišu TikTokam. Man nav laika minūtes 10 skatīties video. Un meklēt pašam, man vajag, lai man kāds ķīnieši. Tev vajag YouTube shorts skatīties. Viņi citādāk nekā TikToks. Viņi bija šī tāda sakarīgāka. Viņi ir sakarīgāki? Jā. Viņi nav sakarīgāki. Viņi ir burtiski most branded content, ko tu vari atrast internetā. Man visu laiku ēdienu metu, steikus un kaut kādu fuja, kas spēlē basketbolu. Jā. Man lielāk tas šī iedievi. Bet tu sēdēji kaut kādā, Newgrounds, piemēram. Jā. Es sēdēju māmas darbā, Jā. Viņa kaut kolēģi aizies, es vai plaks iet internetā. Labi, tu uzmanīgi. Tas sēdēju Newgroundos. Skatījos tos video, tie man ļoti patīk. Bet es kaut kad, es vienmēr respektēju Newgrounds community. Es biju pēc tā laika, bet, foršām bija bieži kaut kāds. Es biju Newgrounds. Liels forums. Visi tie viņi, tas tieši viņu spēles, vai iekšēji viņi, fujaki. Bija vienā, patīk tā, ka tu bija kaut kāda skolas šaušana, un tev bija jāmūk no skolā. Vai man bija jābūt skolas šāvējiem, vai es mūku no viņiem, vai kaut kas tāds. Man ļoti patīk Newgrounds, jā. Tie visi. Tur bija kaut kādi flash game, jā? Flash game, jā. Tu bija flash games ar tikai spēles vai arī kaut kādi forums? Man patīk spēles, tu bija kaut kā video vai šis kā mūzikls pa Batman, tas man šis neinteresē. Es vēl spēlēju, kaut kas notiek. Jā, es atceros spēlēju pēc tam kaut kādā inboxā spēlēju kā spēles, kurš bija no... Inboxā bija labas spēles, jā. Inboxā, Newgroundos un kaut kā vēl. Jā, inbox bija labas spēles. Es tā uztaisīju vai e-pasta, inboxā jau tāds, bet viņam labākās spēles ir. Es vēlos šeit savu e-pasta taisīt. Flash gamer. Jā. Jā, viņam tas uzņēmums vispār bišķi noplacis. Es teiktu, kas tagad ir viņu selling points? Nē, inbox. Tā kā vienu brīdi bija e-pasta, tad bija kaut kāds spēles, tad tā kā vēl kaut turējās, bet, kurš mūsdienās izmantot inbox? Jā, īsti ne. Es piedalījos, kur... Nezinu, kā tā halle vēl eksistē. Es piedalījos inbox reklāmā, kurš filmējos ar Bāliņu un Kravenčī kopā. Bet tā nebija, tā bija tā kā, kad viņi vēl tā kā ofisā viss strādāja, un vienkārši viņam vajadzēja, viņam bija klients inbox, un katram jāizsūt viens video kaut kāds konkurss. Tad viņam vajadzēja vienu tēlu, kas tikai piedalās, bet tas nebija oficiālā reklāma, bet tas ir vienīgais, kā man bija saskarsme ar inbox pēdējos 15 gados. Kur viņu ievietoja? Nē, pat neievietoja, viņu nosūtīja, viņi nofilmēja un nosūtīja tai kompānijai, inboxam, pieskās 10, Bāliņš bija kā darbinieks, kas, pieteicās, un kaut kas tāds. Es biju halātā kaut kāds. Ārsts. Jā. Tev vajag ņemt vairāk acting gigs. Ja man... Es tev būtu rēcīgi filmēties kaut kā ugunsgrēka tipu seriālā. Vai jaunajā TV3. Nē. Bāliņš tev varētu iekārtot. Nē, paldies. Nevajag. Vienīgais ir, es sagaidu tā loma, ka man nav baigi jātēlojas, un tāds, mums vajag fujaku. Tas, jā. Bet tev jābūt zinātniekam. Es negribu. Get your face out there. Nē, paldies. Nē, tev vajag aģentu, kaut kā.
Viņš ir rīktīgi grīdī, viņš tev jāpilnēs visās sliktākajās lietās, lai kļūtu populārāk. 45 eiro, man 15 eiro komisija. 9 stundas studijā pašam jātiek tur. Jā, kaut kur tālu, ar autobusu jābrauc kā ekstra. Pa Newgrounds, es no sākuma, kas bija mazāks, es spēlēju Newgrounds, tas bija šī paaugos, un man tikai vairs nav tik inšīgi kāds vēl mājaslaps. Un tad es skatījos, tagad bija viena diena, kad es biju māmas darbā, un zinu to mājaslapu Ogrišs, kur bija video, kur tur kaut meksikāņu kartē zāģē galvas nos kaut kādā, vai tu omanieši vai kaut kādā čečeni zāģē krēņu kodo, tā kā visbrutālākie video pat tajā mājaslapā. Tas kaut kādā 10. klasē visā oķibā. Zinu tādu mājaslapu, tā kā laiž uz Apple, tās tu iet kaut kādu slimie video veic. Man nebija mājās komas, vai es māmas darbā iegāju Ogrišā. Skatos video, ka čečeni zāģē galvas nos, un tagad ekrāns uz visiem. Viņi pieiet pie māmas tādu, ko viņš ir. Bet es biju vienkārši tā kā zinkārīgs. Fuck. Es nezināju, kaut kas tāds notiek pasaulē. Bet tad ievest ieiet tavs īgais sēžats. Skatās, kā zāģē galvas un skārcels. What the fuck? Jā, Rek, tu izāk par normālu cilvēku, izņemot tev varbūt sapņos rādās. No rīta pus. Es nezinu, mošas kaut ko man ietekmēs, nezinu. Bet tie bija... Jo pat tādā ziņā tos jaunas Oma pokoja, ka tu visu kaut ko redzi internetā, bet tajā mājaslapā kaut nosis kaut vienu video tāds, šis pa daudz tagad. Varbūt tu tieši sagatavo realitātei. Tu tāds sakā, Anjā lietas var nonākt līdz šim arī, teorētiski. Jo es jūtos savā ziņā bišķīt labāk, ja tu tādu video nosies, jo, lai kāds man problēmas, man nav sagūstījis meksikāņu kartels un netaisās nozāģēt galvu. Man ir labāka dzīve nekā šim nabadziņam. Tad tas pacelātāks, ka nav ko čīksēt tik daudz, ja viss kārtībā. Tu kā bērns tev pat bija tāda atziņa? Es jau nebiju bērns, kas tās videos, kad es 15 vai kad bija modē visi tie. 24 gadu vecumā nāca māmas darbas, kad es kaut kāds... Mans dēliņš, viņš gaida, viņam nav mašīnas, Nāk kājām. Viņš var pasēdēt pie stacionārā datora, Paņemam minūti. Jā, kāda iespēja tu var vēlēs ar streipu raidījumu? Inčīgajās, tu man iepakaļ šis mans mikrofons? Tas augsts liekas. Laikam jau ilgi, nav, tā kā pistola ilgi nav šauta viņa. Jā. Viņa augsti. Jā, loks ir bijis vaļā un... Es tā kā inčīgi uznāju kaut šovu lietu, kas pastāv, ko es nezināju, kaut kāds streipu šaus. Mēs skatāmies 15 minūtes ēdot no piciņu. Viņš nāk, fascinējoši, es nezinu, visu, ko es pateikšu. Kā tu varēji tādu palaist garām? Viņš ir tik populārs, tik svarīgs. Viņš ir ļoti interesants. Jo, zināt, viņš ir līdzīgs, ka tie Jon Stewart un tie, ka kaut ko tur šī te izdarīja, kaut politiķi, un es viņus tā kā apsmēju. Bet viņš vienkārši lasa, kas notika. Viņš lasa vienkārši, viņam bija sižets, ka viņš paņem avīzes rakstu un visu izlasa no sākuma līdz beigām un neko nepasaka. Tas viss šaus, viņš vienkārši lasa lietas un apskat vienu karikatūru. Viņam katru reizi kaut kāds šī diena vēsturē, piemēram, kaut kāds segments streipa prāta mehānika, kur viņš runā par kaut lietu. Un, kā ir redzams arī televizorā, viņš ļoti ienīst Trumpu viņam, piemēram, tagad. Viņš jau 12 minūtes runā, lasa par Trumpu. Burtiski, manuprāt, vismaz 10 minūtes viņš runā par Trumpu. Šis bija tikpat, cik pirms tam šovs gājos 10 minūtes, un tagad vēl 10 minūtes viņam tikai par Trumpu. Kas nav vairs prezidents, viņš pat nav tā kā oficiālā, nākamais kandidāts, viņš tikai par Trumpu. Un Latvija īsti. Un Latvija nav baigais, tagad tas nav tuvākais Latvijai. Tu tā kā pieminēt viņu, bet es nezinu, vai pusi šovs jāvelta. Jā, viņš vienkārši nabadzīgs, viņš ir vecs, un viņš ir pieredzis, bija lasīt, piemēram, New York Times vai kaut ko tādu, kas viņam deva kaut kādu, tā kā kaut kāds viedoklis, ko viņš varēja Latvijā arī izpaust, tā kā, ko nebija varbūt Latvijas dzirdējuši vai ko tādu. Bet tagad viņš jau ir, tāds vecs palicis, un viņš, tas traumas bija baigi traumatisks, tā kā cilvēkam, kuriem ir tā kā politiskais... politiskā nostāja, tā kā viņam šī kaut kāds tur, es nezinu, kaut kāds neoliberālais vai kas viņš tur ir. Jā, šī tā kā avīze, ja tev tos vecus un tev acis atsakās tādos, nevar klausīt avīzi vairs. Bet man patīk, ka es uzņemu vienkārši lasu lielu informācijas ziņām. Jā. Un tev nolasu, šis jaukais onkulis, streips tev nolasu avīzi. Jaukais onkulis, Viņš nav nejauks, bet kaut kas ir nedaudz unsettling viņa enerģijā. Viņš īstās tās, kas gadiem ilgi ir pie psihoterapeita vai kaut kas tās, ka viņš tā kā, ka viņam kaut kādas
kaut kas, ķipa, nevis, ka viņš mentāli tāds slims, bet tāds, ka, ķipa, ka viņš teiks, viņš ļoti ātri apvainotos. Viņš tāds cilvēks. Teiksim, ja es viņu satikt, es teiksim, kaut ko pateikt, kādā tonī manā savās, pat nezināju, viņš tāds, es šo uztveru tā kā sāpīgi. Viņš liekas tāds, ka apvainojas, bet es nezināju, par ko. Ka viņš šo pakluso, vai ķipa, viņam liekas, tur, ķipa, kaut kas, ķipa, kaut ko pa man nodomāja tas. Nē, es nenodomāju, tā bija chill. Viņš tāds trauksmēns liekas, vai kā to pasaka. Es sāku domāt par to, kāpēc viņa tas deliveries ir tāds... robotisks, ar kanādiešu akcentu. Tā kā latviešu, kanādiešu robots tā izklausās. Jā, un es saprotu, ka noteikti viņam iet tas teksts vai ne, kaut kāda ekrāna. Un varbūt tas teksts viņam iet nedaudz par ātru, viņš nevar īsti tā kā, paspēt izlasīt visu un vēl izdomāt kaut kādu īsto emociju vai tā, ka izklausās labi, ja viņi vienkārši iet tekstā. Es nokavēju, ka viņš atvadījās šitā. Tas labs nosēm. Ko es gribēju teikt? Jā, either way, beidzās raidījums un tiešām tā kā vairākā puse bija par Trumpa segments. Jā. Bet sākumā iesildies ar maziem sižetiem, un tad nāk Trumps 15 minūtes. Jā. Viņš katru reizi arī, viņš tā kā tieši, kad vēl citreiz, bet viņš arī teica, ka jā, viņš tur ir kaut kādu tur, ķipā, pornstar, ķipā, tur pārgulēja. Viņš pieminēja, jā. Bet, labi, vienlaikus man jāpasaka, ka viņš visu to vienā teikā nomās. Tā kā 15 minūtes, vai vismaz visu šovs ir tā kā bez pauzēm, viņš vienkārši tā kā, tu nevar sapīsties kādā 9 minūtē. Viņš tagad, bija šī tā kā minimāli samīcinājās, bet tas ir laikam skills, jā. Un es domāju, ka viņš arī tik ātri runāt, ja tāpēc, ka viņam vienkārši ir daudz teksts. Jā. Viņam varbūt ir pārāk daudz teksts, tāpēc... Fiksāk mājās tiec, jā. Pabeigsim filmēt, tiec mājās. Es nebrīnījos, ja viņš pats arī ir tas, kas sagatavo to tekstu. Es domāju, ka jā, noteikti. Vai kāds intern, tīpa. Bet, ja kāds, kam tā kā writer, iedomājies, ka šim šovam tā kā 20 rakstnieki, kas meklē informāciju, un šo aizsūt vienu artiklu, izlasa šito New York Times. Izlasa visu to rakstu. Jā, man liekas, tur aiziet gan jau kaut kāds rīdznieku nodokļu šajā, jo tas ir, man liekas, oficiālais Rīgas. Kas ir šis? Kas tagad iet? Tur iet viss kaut kādi, tā kā arī tādi politiskie, un tur ir kaut kādi cilvēki, kas, piemēram, bijuši LTV viens sanāk un vairs nav. Man jāsāk nākamais skatīties latviešu kanālu. Otrā elpa karjerām Latvijas ētera personībām šajos kanālos, STV arī un tādā garā. Šo fuiek zini? Nezinu, šo Igors Rājevs. Un viņam labi mati, pasties. Viņš nav kaut kāds kara čalis? Es nezinu. Viņš ir kaut kāds kara zinātājs. Ir tāds. Ir kaut kādi divi tā kā tāds. Bet es jau sen esmu sekojis tā līdzi, īsti, bet atceros bija viens tas ģenerālis, viņš vēl vienmēr bija saģērbies. Tas lielais? Jā. Tas man patīk, vizuāli šāds. Es jūtos droši valstī. Un šāds lādzīgs likās šāds. Viņš bija, jā, viņš ir laika jau pieredze, tā kā arī pie tas viss runāšanas kādos raidījumos. Viņš likās tāds konfīts, tāds relaksēts. Jā, es jums pasāstīšu par jaunumiem no kara. Jā. Viņa zina, viņš ir lādzīgs. Es esmu tieši YouTube skatījos kaut kādas ziņas ilgi, tā kā šitās, bet tā kā, nezinu, kas galvenās ziņas. Viņš bija tieši viesos. Viņš bija tāds, jā. Tā kā bija tas mēns lielais, kas nomira. Tas arī bija lādzīgs fujiks. Tas ķūzuls vai nekā. Zīvtiņš? Nē, tas lielais pats galvenais mēns. Šāds liels apaļīgs bija, un viņš nomira. Viņš bija tāds līdzīgs, viņam bija līdzīgs vairs tāds. Šāds liels, bet tāds... cilvēcisks tāds jauks čalis. Vai viņš nomira on duty vai kaut kā? Nē, viņš nebija on duty. Viņa nošāva. Es tā īsti iedomājos uzreiz tā kā kaut kādu cietais rieks, tā kā tipu scenāriju, kur viņš ir kaut viņš bija vienu dienu no pensijas, un viņam bija pēdējā misija, un viņš čigāns sadūra. Nē, vai kaut kāds tā kā lielais scenes, tā kā tur final shootouts, kur ir arī kaut kādi bossi sanākuši, un tā kā visi pilsētas pret kaut kādiem ļaundariem. Viņš izglāba to nolapīto meiteni, bet ziedojās beigās. Jā, viņi nošauja. Jā. Latvijā baigi mēnesis nenošauja. Kad bija kāds mēnesis, ko nošauja? Nav, jau nešaudās mums pārāk daudz. Mums nav modē šādi par cilvēkiem. Latvijā nav iegājies. Tā modē ir gan jau, varbūt kādam jāsāk, tipu. Jā, vai nevajag. Vai nevajag sākt? Jā, nevajag. Bet jā. Man patīk justies droši Latvijā. Es negribu, lai kāds to sabojā. Tas ir liels plus, jā, kad nav bailīgi dzīvot. Man nav bail, ka man vienīgais tev pālī noteikti noziegumu ķipā. Tagad citādi, pat Latvijā liels noziegumu skaits. Nē, teiksim, tu piepisās un cīri iepis galvā.
Jā. Tā kā ka mums ir Latvijā lielākais noziegums skaits Eiropā, vai kaut kas tāds. Visot, wow, cik mēs esam atpalikuši. Bet tie tā kā noziegumi, ka no 2 dzērēji viens otru nosit. Jā. Bet tas, ja tu ej pa ielu, uz tev tas neatiec īsti. Jā, man liekas, ka ir salīdzinoši viegli neiekļūt tādos notikumos. Ja tu pareizi izvēlēsies kaut kādus cilvēkus sev apkārt vai ko tādu. Zini, kā ir tādi cilvēki, kuriem var savas, ka tā kā, te varētu viss beigties, ko noziegumu ar cīru varbūt visi piedzērušies. Jā. Tā ir bijis jaunībā, kad tā balīte iepelnīt jūtāts. Baļai mākslas skait šī vibes. Bet, zināt, tie uz visiem kopā tās tā kā bailīgi dzert, tā kā, negribas. Man te nevajadzētu būt. Tad vienmēr vienkārši jāizdomā exit plan. Jā. Tas tev jābūt gatavam. Es esmu kaut kādā ekstos jādomās, man īstenībā man tā kā jāmācās visādi, bet es nekad nemācījies, kāpēc man mājās, nemācījies. Jāmācās. Bet man tās, es jūtu, ka vienkārši kaut sketčī fujek tāda, tā kā apisēja skēmī fujek, dzēr šmīgu vodku tāds. Tas var nelāk beigties, es mēģināšu. Man varētu apist vakara gaitā, apzakt mani. Vai ievēl kaut kādu sūdu, teiksim, viņi iet kauties, es esmu kopā, man tā kā jāpiedalās. Tu iepis kaut kādam fujekam tāds, nav labs vibes, jā. Tagad tev ķēpmens tāds pīsies prom no šīs. Nepalaist tā. Jā, nebija gan jau takš arī kultīgā. Bija, mums īstenībā bija pat savu veidu volts un volts. Ķipā, teiksim, tu kaut kādā balītēt uzsējumi, teiksim, 11:30, mums beidzās šmīga. Bet tev bija iespēja, ka tev taks atved šmīgu. Tas šmīga, jā, tu šo es esmu, jā. Šmīga taks pēc visam. Mazpilsētu klasika. Jā. Tas viens fujeks, mums bija viena boda, kas vaļā visu nakti, un tad šo tās dabūja šmīgu un atved. Tas bija nice, jā. Bet viņš varēja arī tā kā badāt cilvēks, ķipā, legit taksists. Jā, gan jau. Jā, viņš gan jau samaksāja, gan jau. Viņš tās nav no maksāt. Viņš ir pūce, viņš naktī iet strādāt, ķipā. Jā. Bet viņš ir nightlife. Bet tas vispār ir tā kā inčīga profesija, tā kā tu tiec kaut kā. Tev riktīgi bieži noliek pie doājas, prasa, nolēc mašīnu, mācot uzsēt. Tev ir šmiga, dzeram to šmigu, kas ir tavā bagāžniekā. Jā, tu piegādā tīņiem alkoholu. Tas tā interesanti. Bet bija šī bēlīga tev kaut kāds. Tas nav tā kā uzticamākais klients, tev kaut kāds jaunietis, kas pālī kaut ko iegādājas no tevis tāds. Man nepietiek 10 eiro tās. Jo, labi, paņem šmīgi tās. Tu atnesīs naudu pagaidi. Viņi nenesās, baļais fīs. Man neatnes naudu vai kaut kas tāds. Vai viņš izdara kaut ko irresponsible? Pirmais loģiskais jautājums, kur dabūju šmīgi? Viens nāk nomirst. Viens noslīgs upē, jā. Visi pateikt tādu, ka šmīgi dabījāt no šī taksista. Viņam nebija slikti slaukot pieaugušajā, neskatījās uz viņu greizi pilsētā. Es nezinu, ko gan jau skatījās. Es neesmu jautājis viņu viedokli, bet gan jau tāds bet šīs nāko dīņas, kas pelna naudu, vedot vodku no sīkajiem. Tā sketči. Jā. Bet tie parasti ir kaut kādi antisociālai tipi. Jā, tā kā Nightcrawler, tā filma. Tas, kas bildēja noziegums. Jā. Kaut kāds čāls, kas ir bijis kādreiz cietumā, kā kodā. Te tabak vai zāle? Jā, kaut čāls bijis cietumā ar something, uz viņu skatās šķīvi, viņš nodarbojas kaut kādiem metāla lūžņiem, viņš pērk sīkiem cīgas. Tas ir tās, ka, ja pazūd guldīgā sieviete, tad viņi intervē policijas. Ko tu biji to dienu? Man bija viens tāds, no kur bija bail, viņš tāds sakā, vēl bija tāda liela bārdu, baltu un gariem matiem, tāds sirms, viņš bija bijis cietumā, un viņš mums zaga avīzes, ļoti bieži. Un viņš bija tāds intimidating. Es vienu dienu redzēju, viņš skatījās, viņš kaut kādā stilta stāvēja. Viņš zaga no jūsu paskastes vai no mājas, vai kā? No paskastes. Kāpēc tieši no jums, jo visiem piegādā avīzes? Viņš tur nebija, tur lokti tik labi, un viņš kaut kā varēja tur nozagt bieži. Mēs zinājām, ka viņš to dara. Tas ir bailīgs. Kā viņu sauc. Ko beigās tev? Jūs nesabļāvāt uz viņu? Sabļāvu. Atceros, man oma, mēs gājām uz kaut bērnu dārzu, man vedu, un man oma kaut ko tur, ko tu dari? Mēs redzējām tālumā. Jā, tas neliec. Viņš kaut kāds mūsu oper, zog mūsu avīzes. Tas ir avīzes akt. Jā. Bija kaut kāda, es atceros, kaut kāda parazīta, kaut kādi. Mums arī bija dārzniecība, tur bija visu kaut kādas puķis augi, ko apsver pārdeva. Un, tur nāca un zaga, un pārdeva tieši uz stūru vēl. Tā kā rīktīgi disrespectful. Prasa kaimiņi pizdīja, uz stūru pārdeva, bišķi tālāk. Pa ko viņi pizdīja?
Ko tas tur, puķis, viss kaut kāds rozes, man liekas, tūlis. Tas ir labi, viņš paiet vienu māju tālāk uz ielas, tas, baļāt, zeme vēl klātā. Jā, kāvies, tas drausmas jau. Jā, vēl. Ir tādi cilvēki ciemos. Jā. Mana mammai kaut kad ienāca, kaut kāds fujeks, viņš mēģināja pārdot zāles pļāvietās, tā kā acīm redzam tikko nozadzis. Viņš bija tā kā viņš nozag kaut kādā 9. numurā, un tad 10, 11, 12 visiem pēc kārtas mēģināja pārdot pa 20 eiro zāles pļāvē. Jā, 20 eiro ūdeni. Zinām, visi jau tagad, tu zini, tu savus kaimiņus pazīsti kuldīgā tāds, šis nahuj Intas zāles pļāvējs. Tas, ko tad āķi, kā šis noziegums var ķipā nostrādāt? Tā loģiski pieķers veids. Jā, jūs piefiksējāt, jūs viņu bastājāt, jūs esējāt citizens arrest. Vajadzēja, es vairs kuldīgā nedzīvoju. Vajadzēja muču vienkārši citizens arrest. Čokālā pajautāt savu aici, ka mēs tev arestējam, jūs zaglis. Tu esi apcietināts. Tā nebija, tajā mājā, pirms tam, kad Oma dzīvoja. Viņa naktī nāca kaut kādu fujaki un līdi pagrabā un tā kā zaga velospēdus un visu kaut ko. Viņa to bailītos Oma, tad ienāk kaut 2 bombušu uz ogu. Un tad bija, ja man sēns gāja tā kā savu sunu slēpties pie koka un gaidīt, ja tā kā 2 nāks no vietas, ka viņi nāks apakaļ. Viņa atnāca, viņš uzmauca sunu virsmu un tā kā viņš teica, ka viņam tā kā ļoti patīk tas, ka, tu izdari to, ka tavs tā kā labākais instinkts, ka tu aizstāv savu ģimeni. Tu un tavs suns tā kā noķer, kas tev mēģina tā kā ko slikt. Jā. Viņš bija tik zēmīs. Rīktīgi labi. Es vēl sunās, vai, mauc, un suns vēl sakai, jā, ja mēs pret viņiem, tas bija, man labāk atmiņa no kuldīs, kā viņš nākoja 2 bombas un noķēt. Zin, viņš tā kā sabļāva neko un tās. Bet viņš tā kā viņu noķēt, viņš šāds, zin, tu plāno, ja nākoja pa galvu viedošu ko tādu, vai, bet viņi tā kā noķēt, viņš kaut kāds tā kā pusbombas, tad tāds, ko man, saņem sīst, ko man tā kā tālāk iesāk, tā kā, vai tev sabļātos mēs uz mentiem tāds. Tu nebija tik tālu aizdomājies, bet tā kā sahaipojies par to momentu, ka es nākoju viņu noķēšu būtu zēbis, un tu noķēt tāds, es nezinu, ko tagad. Bet tas būtu nājas, es gribētu savu sunu noķēt vienu kodu. Čalgas lienas. Ko tas suns darīja? Viņš tā kā mēģināja iekos, vai viņš vienkārši zināja, ka viņam ir jāskan klāt un jārēķi? Man liekas, ka viņš gan tā kā psihoja vienkārši, zina, tā kā haipoja līdzi, un tagad taisās kos. Viņš tā pīstam, man liekas, neiekod, jā. Bet viņš bija tāds, vienmēr saka, sunim inčīgi. Manam sunim sensi un 2 labākās dienas mūžā. Jā, es domāju, ka viņi arī neatgriezās pēc tam. Jā, viņi pēc tam nenāca, jā. Ja vienkārši tu ej uz blakus māju. Šī tagad būs pīsēks, tur ko izdomāt, ka sunim iedot ēst, bet viņi jau nozaga Omai. Tur visu no pagraba biznesa, kas nav piesiets. Jā, kad es biju maziņš, man bija nedaudz bail no suņiem, no kaut kādiem dusmīgajiem. Man kaimiņos vienkārši bija viens, kur mums nebija sēta, un viņš bija uz burtiski kaut kādas aukliņas, un viņš regulāri, kā vienreiz mēnesī, norāvās. Viņš kā riktīgi, rēja virsū, Un, bet tad es iedomājos, varbūt jādomā no otras puses, kā ir actually uzrīdīts suņš. Tas ir actually krūti, ja tāds īsts, tas ir tā kā Amerikā, tev kaut fuja, kas iegādājas pistoli, un vienkārši fantazē, kaut kāds ielaustos. Es jātu izmantot nošaut nēģe, kas... 2 bulldogs, mājās, kas, Jā, tā ir Latvijā, mums nav pistoles, bet tev ir, sunas laukos, kaut nākuj es eju, un kāds nākuj mēģina izvērot kaut kādu sīvietu, un es izglābu, tā kā tu vēlas sunu izmantot, kaut lielu spēcīgu. Tas ir kā Amerikā. Stēmojas bīsas, māls virsot, Jā, citi jau ņem, tā kā iet pa ielu tāds, kā uzkšājas fujeks, un šādā sievas itē mājā, kā ka šāds mēģina būt tāds mužiks, un blāksiem pitbulls tāds. Jā, kad viņš tā kā paņem kā imidžu un tāds, es pats esmu veicis, man ir, nīknākais suns, man neviens, man nepiepisīsies tāds. Ir labi sajūta, kad suns tev aizstāv. Šais baltais sunīts, kas pagalm skraida. Viņa man arī tā kā, piemēram, kaimiņš suns, vai ne, tas skaļais, es dzirdējis noteikti. Bet viņi vienmēr skrien tā aizstāvēt un tā kā ir sēst un viņi bieži arī uzvar to ko tā kā stand-up or something. Tā kā stand-ups, jā, kas pirmais... Viņi liekas tā kā daudz gudrāk par to otru, liekas, jā. Viņi izsās gudri. Jā, tas otrs suns tā kā kaut vienkārši, kaut sabiedās, kaut wow. Un viņi vienkārši tā skatās, viņi sākumā ko uzrūc, tad viņi skatās, viņi tā kā viņi būtu retarded. Tā kā pilnīgi unreasonable, kaut wow. Nē, tas suns tā kā Japāņu kaut kāds iedzīvotājs. Jā. Vienkārši Krievs kaimiņos pālī visu laiku. Kaut ko vienkārši šaura un ne uz vienu tāds. Kuce. Jā, plus stilīgi tev suns šos, ja tāds mīļš par tevi un tās, tev kā šos čila suns. Bet viņam ik pa laikam tā kā ieslēdzās moments, ka viņš tā kā sāk psihot. Fuck, es nezināju, ka tev tas iekšā vēl ir tās. Tev tos tā kā
plēsēji, un kad tu cīnies ar citu sunu, kad tu sāki psihot un kost, kad mans suns kāvēs citu. Es domāju, what the fuck, tagad tu nezini, ka viņam tas spēks iekšā, jā, tu tagad esi suns, tagad, kurš vācis aizmirst, viņam ļoti spēcīgi, ka tagad ikdienā aizmirst, kāds viņš plēsēs tagad. Interesanti, jā. Vajag ap māju ūdeni kaut kādu aligātoru turēt. Jā, nu kas jau. Jā, tagad pilīm, jā, tu izreiz ūdeni apkārt, apli, nolaiž man tiltu un palaid aligātoru. Un pats pālī otrajā dienā ievelēju, tas būtu es uzsēs ar bļaģiku stilī, momentāli ieveļos pālī man apēd. Jā, kaut sieviņi, tāda, tev var tīpa kājas iemēkt. Iemēkt vajag, bet izmēkt laukā tev nesnāks. Jā. Kaut kad bija basos alligators. Nē, laikam ne alligators, bet kaut kas bija aizmirst. Krokodils vai? Kāds lielais. Bet tā īstenībā labi ideja. Dīvaini, ka nav neviens. Tas liekas tā kā El Chapo kaut kas tāds būtu. Tev apkārt vielēķi, bet dīķi. Nē, bet bija jau kodiem. Man liekas, tam Escobaram bija. Alligatori un begemotu. Viņam tagad dīķi apkārt mājai, kas ir tagad būtībā tas pats, jā. Nu, galvenais, lai tur tā kā tāds dziļš čipa, lai viņi nevar izrāpties ārā. Jā. Un, ja tu tur iekrīt, pats vainīgs sākās. Vēl pie mājas sēdēsīt, tā kā vietnamieši amerikāņiem tos slāzus taisīja, ka tu iekrīt iekšā un tev bambus no sāniem apķer, tu netiec. Ķipa kaut kāds fake tiltiņus, kur nogāžos nos. Iekrīt pie alligatoriem. Tagad nākot pretinieku banda. Nu jā, visi tie slāzi. FBI nāk, kaut kādi krīt iekšā. Tas būs vienkārši meža vidū savā būdiņā uztaisīs slāzus ap īsu gaidu, un tad man valsts nopērk īpašumu, lai Real Baltica taisītu, es te nomiršu. Es cīnos ar viņiem. Tu sūti kaut kādus mailbombs, tu liec bumbas pie kaut kādiem tā kā Real Baltica, kaut kādām infrastruktūras svarīgajām vietām. Es sūtu visiem, kas ir Real Baltica darbiniekiem, sūtu pastāvu visādas pūderes un līdzīgi, lai visiem bail. Es viens vienkārši meža vidū. Jā, tu uzpazini kaut kādu objektu, tu kāds viens cilvēks nomirst, tāds pohoļ. Tas nebija speciāli domās. Latvieši unabombers, jā. Nu, ja tu dzīves beigās tāds paliec, tu nodzīvojas pilnu dzīvi un 8 gados tu šitā beigās izdegt, no man īpašuma neizmetīs, es nāku šaudīšos mentiem. Tas tā normāli. Mums nav bijis neviens tas terorists, tāds kā latviešu. Tas nav īsti nekas. Domestic. Tas ir labi. Jā. Don't get any ideas. Jā. Nu, tas, kas skolā to nāzes atdot, ko mēs esam to fujaku kaut pieminējuši, kas tagad YouTube kanāli, tos videotājus, tas latvietis. Tas bija tā kā īstenībā vienīgais, kas kaut kas tāds līdzīgs būtu bijis. Nav neviens, jā, bet nav kaut kas, man liekas, kaut kas bumbas bijuši vai kaut kas tāds. Bija bumba tajā, kur tagad galerija centrs. Tajā bija. Īsta bumba bija? Un tur eksplodēja bumba. Nopietni? Un ķipa tā kā... Kad tas bija? 2000 kaut kādā, 2002 vai kaut kas tāds. Bija, jā, bet es nezinu, tur beigās neko nesmeklēju. Nekas bija vainīgs, nekādas miņas, nekas. Vienkārši tā kā... Vienkārši tā kā Latvijā 2001. gadā eksplodēja bumba. Ķipa lielākā ēka, ķipa kas ir tā kā... Mums nav vīni, tuvēs mums tā kā, lielākais veikals pašā centrā. Uzsprāga bumbu un neviens, ko nezinu. Sinši, jā. Es nezinu, kas tas bija. Es nezināju, ka viņš toreiz bija. Man likās, ka viņš vēlāk bija uzrādās. Vai arī viņam bija kaut kāda rekonstrukcija lielā? Jā, viņa mainīja gan nosaukumu vai ko, bet drošības standartus. Bija vēl tas fujies, kas āma to uzvaras pieminekli skaldīja. Tas klasiskais vai uzvaras piemineklis bumba? Jā. Tas ir īstenībā, jā. Tam ir jāiedod tituls. Tas tiešām bija teror, jā. Pēc definīcijas tas ir tā kā, viņš tā kā mūsu terorists, tā kā. Jā, man neliekas threatening, tā kā tas. Viņš tā kā mūsējas, tā īsti nevajag, bet pēc definīcijas, jā, tas ir, tas terorists. Viņš beigās, man liekas, pa mazas pielika vai pats sev uzsprāzināja, kas tur bija. Jā, viens uzsprāga, ko bija trauma, ielikt cietumā arī. Tas bija apkaunojuši, ka tu uzliec bumbu un pats uzsprāgs tāds, un tu izlēni. Tu nemācīji bumbus. Viņš nebija pieredze bijusi noteikti. Nebija internets tik labs, jā. Vienkārši kādā vienā grāmatā, krievu valodā kaut ko lasu tulkodās, laikam šis jāliek. Nevar arī tieši izprintēt no interneta, bet ir tikai kaut kādi 2 sources, vienkārši kāds ir ierakstījis kaut ko, kā uztaisīt. Nav ķipa pilnais. Jā. Kaut kāda anarchisks cookbooks, vai kā viņš sauc. Jā, bija kaut kas tāds. Vienmēr, ka tas fujiks bija laimīgs, kad beidzot nojaust to pieminekli, ka tu viņu mēģināji sprizināt.
Tas, viņš nav ko jājauc nost. Un tas gadus vēlētas, labi, mēs tiešām jaucam nost. Nē, viņam gan jau bija vairāk tas, ka ģipa tāds, I told you, ģipa tā kā, nahuj, man visu laiku bija jāklausās. Viņš noteikti ir palicis bitter. Lai gan arī varbūt, Nevar zināt, jā. Viņš vēlējās piebeigt, viņam neizdevās. Man liekas, ka viens no viņiem čokiem bija tas, kas postoja tajā, bija kaut kāds, latviešu mājaslapa, kur bija tur par kaut kādiem, tur krievu žīdu, atmaskošana. Tā var būt, jā. Man šķiet. Bet sagad bija novēlinot patriotu. Būs melīgi, ja tu kļūdījies. Viņš nekad nav postos tādās. Jā, es pat krievu žīdu masā un sazvērstībā šos. Nē, what the fuck, es ne, viņš nav, cerams. Jā, bet es nebūtu, ja tu eja bumba kaut ko sprizināt, tad gan jau tu esi tagad diezgan tālu aizlasījies. Līdz žīdiem aizlasījies tu esi, un tu vienkārši paliksi dusmīgs. Bļā, man nahuj jāsprizinās. Ok, es domāju, ka es linkā ielikšu kaut kādu. Krač, čau. Vai, čau. Vai varbūt gribu kaut ko pateikt vēl? Jā, tiem, kas nav iečkojuši, jūs iečkot Streipa šovs pa 24. kanālu. Es nezinu, kad un kā viņš iet, bet jūs pastīties. Jo mēs jutāmies, es tagad ieskatos, jūtos tā kā hipnotizēts. Un minūti vēlāk tu tāds, es jūtos hipnotizēts, ka šo šovu skatoties. Viņš to tiešām tā kā zombis, es nezinu, viņš ļoti jūtas. Paņem 10 gramus sēnes un ieslēdz Streipa šovu un mēģina nenotiek panikas laiku. Ja tev nav ko piekdienā darīt, tu vienkārši izdara kaut ko tādu. Mēģina nesākt panikot. Davai, labi. Tā.